Pirmā un pēdējā reize, kad Bībelē tiek sniegta kāda vēsts, vienmēr ir nozīmīga, un 18. atklāsmes nodaļa nav citāda. Pēdējā vēsts, pēdējais aicinājums, kas tiks izplatīts pasaulē, izmanto simbolu valodu un brīdina, ka lielā Bābele ir kritušas. Un pēc tam tā to atkārto vēlreiz un saka, ka ir kritusi, un aicina Dieva ļaudis, kas tur atrodas, iziet ārā. Pat šajā pēdējā zemes vēstures stundā Dievs Babilonijā tur cilvēkus, un viņš aicina tos iziet. Izteiktā Bābeles krišana būtībā ir otrā eņģeļa vēstījums atklāsmes 14. nodaļā. 8. pants, atkārtojot un paplašinot šo vēsti, pirmo reizi tika sniegts sākotnējā kontekstā 1844. gada vasarā, kad tos, kas sludināja par Jēzus drīzu atgriešanos, noraidīja galvenās konfesijas. Tagad atkal ir aicinājums izvest cilvēkus no reliģiskā apjukuma. Vārds Babilonija ir atvasināts no vārda Bābele, kas nozīmē vietu, kur valodas tika sajauktas. Un šeit, kontekstā ar atklāsmi, tas apzīmē reliģiskās mācības un idejas, kas ir pretrunā ar pārējo Bībeles tekstu un pretrunā viena otrai. Šī vēsts tiek sniegta laikā, kad atklāsmes 13. nodaļas 16. pantā ir norādīts, ka visi, gan mazi, gan lieli, gan bagāti, gan nabadzīgi, tiek mudināti pielāgoties baznīcas paražām, izmantojot viltus reliģisko dievkalpošanu. Šajā laikā cilvēks ir izaicināta starp dievkalpošanu Dievam radītājam vai sekošanu cilvēku likumiem. Dieva tauta ir aicināta brīdināt citus cilvēkus, lai tie nepieņem zvēra zīmi. Pretējā gadījumā viņi saņems Dieva dusmas, kas pār viņiem izlietas bez maisījuma un pilnā spēkā. Katru citu reizi, kad Dievs Bībelē ir izlējis savas dusmas, viņš vienmēr to ir sajaucis ar žēlastību. Plūdu laikā zeme bija jāiznīcina. Sodomā pilsētai bija jābūt iznīcinātai, ja vien netiks atrasti 10 taisni vīri. Bet šoreiz ar zvēra zīmi visi, kam tā būs, saņems Dieva dusmas pilnā spēkā. Neviens nesaņems Dieva dusmas, kamēr visi paši nevarēs pieņemt apzinātu lēmumu. Ikvienam būs pietiekami daudz gaismas, lai pieņemtu saprātīgu lēmumu. Attiecīgais jautājums ir par 4. baušļu sabatu, un tie, kas pasniegs šo vēsti, darīs to ar jaunu dedzību. Agrāk par trauksmes cēlājiem tika uzskatīti reliģiskās neiecietības pareģojumi, kas tika pasludināti par nepamatotiem un absurdiem, bet nu šie notikumi drīzumā notiks. Vēstījums atkal ir skaidri izteikts. Daži bija cerējuši šo vēsti sniegt klusi, izmantojot savu dzīvesveidu, bet tagad viņi ir Dieva gara svaidījumā, un viņi šo vēsti sniedz drosmīgi, nebaidoties no sekām, un cilvēki ir spiesti klausīties. Tā kā šī vēsts tiek sniegta un vajāšanas pieaug, daudzi, kas bija pasludinājuši ticību 3. eņģeļa vēstī, bet kurus patiesība nebija pārveidojusi, pamet savu nostāju un pievienojas opozīcijas rindām. Tas nav nekas jauns, jo pagātnē, kad Luters, Viklifs, Tindēls vai Veslijs sludināja jaunu mācību un mudināja cilvēkus pieņemt Bībeli, katra jaunā patiesība saskārās ar pretestību. Kad šī pēdējā vēsts tiek dota, gluži tāpat svētais gars tika izliets iepriekšējā lietus laikā. Tagad piepildās Joēla 2. nodaļas 23. pants un tiek izliets pēdējais lietus. Bībelē ir atsauce uz lietu, kas tiek izmantots, lai simbolizētu svētā gara spēku. Evaņģēlijs noslēgsies ar spēku, kas būs daudz lielāks nekā tas, kas izpaudās vasarsvētkos. Cilvēki tiks aicināti nožēlot grēkus, atgriezties, lai viņu grēki tiktu izdzēsti. Tagad vairāk nekā jebkad agrāk vēsts tiks izplatīta ne tik daudz ar argumentiem, cik ar dziļu Dieva gara pārliecību. Sēklas, kas ir iesētas ar vēstījumu un dalītas literatūras palīdzību, tagad nāks augļi. Cilvēki būs spiesti sekot savai pārliecībai neatkarīgi no zemes vai ģimenes sakariem. Lai mēs būtu uzticīgi gan sniedzot vēsti, gan dzīvojot saskaņā ar to, lai mēs netiktu satriekti.